Ledains ūdens apludina galveno klāju, un 30 sekundžu laikā prāmis sasverās 30 grādu leņķī uz kreiso bortu. 70. gadu beigās Townsend Torresen pasūtīja 3 jaunu identisku prāmju projektēšanu un būvniecību maršrutam no Duvras uz Kalē, un tos saņēma 1980. gadā. Spirit klases kuģi tika nosaukti par Spirits of Free Enterprise, Herald of Free Enterprise un Pride of Free Enterprise. Herald of Free Enterprise sāka kursēt 1980. gada 29. maijā. Tas bija 3-dens krūvju Ro-Ro, jeb Roll-on, Roll-off pasažieru un transporta līdzekļu prāmis, kas tika uzbūvēts Bremerhavenē, Vācijā. Kuģi darbināja 38,000 zirgspēku 12 cilindru dīzeļdzinēji, kas ļāva sasniegt maksimālo ātrumu 22 mezgli. Lai saglabātu konkurētspēju ar citiem prāmju operatoriem šajā maršrutā, Townsend Torresen pasūtīja Herald dizainu, kas paredzēts ātrai iekraušanai un izkraušanai, kā arī straujai paātrināšanai. Herald bija 8 klāji, kas no augšas uz leju tika apzīmēti ar burtiem no A līdz H, un D, E un G klāji kalpoja kā transporta līdzekļu klāji. E-klājs bija augšējais transporta līdzekļu klājs, uz kuru varēja nokļūt caur laikapstākļu necaurlaidīgām durvīm priekšgalā un atvērtu portālu pakaļgalā. G-klājs bija galvenais transporta līdzekļu klājs ar ūdens necaurlaidīgām durvīm priekšgalā un pakaļgalā. Kuģim bija gliemežvāka tipa priekšgala durvis ar 2 paneļiem, kas atvērās uz sāniem. Tā vietā, lai būtu viziera tipa durvis, kas paceļās uz augšu, gliemežvāka durvis atradās zem priekšgala, kas apgrūtināja tiltiņa apkalpei redzēt, vai tās ir atvērtas vai aizvērtas. Duvrā un Kalē transporta līdzekļus varēja iekraut un izkraut vienlaicīgi uz E un G klāja, izmantojot 2 rampas, vienu virs otras, ko sauca par dubultā klāja savienojuma rampām. Apakšējā rampa veda uz galveno G klāju, bet augšējā rampa uz E klāju. Herald virs šķērsienu klāja pasažieriem bija slēgta virsbūve. Drošības un stabilitātes nolūkos tajā bija laikapstākļu necaurlaidīgas durvis, lai novērstu ūdens iekļūšanu no laikapstākļiem pakļautās puses. Un tajā bija ūdens necaurlaidīgas durvis un šķērsienas vietās, kur abās pusēs potenciāli varēja uzkrāties ūdens. Priekšgalā bija ūdens necaurlaidīgas iekšējās un ārējās durvis, savukārt pakaļgalā bija tikai ārējās ūdens necaurlaidīgās durvis. Priekšgala durvis darbojās hidrauliski, tās atvērās izšūpojoties uz abām pusēm un tika nostiprinātas pie kuģa sāniem. Iekšējās priekšgala durvis kalpoja kā papildu barjera, lai ūdens neiekļūtu galvenajā transporta līdzekļu klājā. Tās atvērās noliecoties uz leju un aizvērās uz ūdens necaurlaidīgas blīves šķērssienā, kas ir pastiprināta kuģa šķērsgriezuma daļā. Herald bija labi aprīkots ar glābšanas aprīkojumu, un apkalpe tika apmācīta ārkārtas procedūrās, lai evakuētu kuģi 30 minūšu laikā. Herald ne tikai atbilda, bet arī bija aprīkots ar aprīkojumu, kas pārsniedza likumā noteiktās prasības. Herald un tā 2 māsu kuģi tika būvēti maršrutam no Duvras uz Kalē. Tie bija aprīkoti ar jaudīgiem dzinējiem. Ro-Ro prāmji spēja strauji paātrināties, lai šķērsotu Lamanša šaurumu ar lielu āstrumu. Tie tika arī izstrādāti tā, lai ātri izlaist pasažierus un izkraut transporta līdzekļus. Pēc tam ātri uzņem pasažierus un transporta līdzekļus atpakaļceļam. Pēc tam, kad kuģi sāka kursēt, Townsend Torresen ieguva jaunu maršrutu starp Duvru un Beļģijas ostu Zēbrigi. 3 Spirit klases kuģi sāka kursēt šajā jaunajā maršrutā, taču Zēbrigas ostā izmantotā uzkraušanas rampa nebija paredzēta Spirit klases kuģiem. Tajā bija tikai 1 klāja rampa, kas nozīmēja, ka E un G klāji bija jāiekrauj viens pēc otra, nevis vienlaicīgi, un rampa nevarēja tikt pacelta pietiekami augstu, lai sasniegtu E klāju. Tāpēc kuģim bija jāuzņem balasts, lai nolaistu priekšgavu ūdenī, nosēdinot kuģi pietiekami zemu, lai rampa varētu sasniegt E klāju. Tā kā kuģis varēja iekraut tikai 1 klāju vienlaicīgi, iekraušanai un izkraušanai tika norīkoti tikai 2 klāja virsnieki, salīdzinot ar 3 virsniekiem Kalē vai Duvrā, tāpēc klāja virsnieku pienākumi Zēbrigē tika organizēti atšķirīgi nekā Kalē. Maršrutā no Duvras uz Kalē kuģus apkalpoja 4 virsnieku sastāvs – kapteinis, 2 vecākie palīgi un 2. palīgs. Taču maršrutā no Duvras uz Zēbrigi tika nodarbināti tikai 3 virsnieki – kapteinis, 1 vecākais palīgs un 2. palīgs. Kad Herald sāka kursēt Zēbrigas maršrutā, kopējais klāja virsnieku skaits bija sadalīts 5 maiņās, tika samazināts no 15 līdz 10 virsniekiem. Papildu 5 apkalpes locekļi tika nodarbināti citur flotē.
Kad Herald atgriezās Kalē maršrutā, nevis sākotnējie 5 papildu virsnieki atgriezās uz kuģa, bet gan virsnieki no kuģiem, kas atradās remontā, tika norīkoti uz Herald. Šīs sistēmas dēļ lielākajai daļai pagaidu virsnieku bija jāveic tikai dažus pienākumus. Viņu galvenā rūpe bija iekraut kuģi un droši kuģot starp Duvru un Kalē. Viņi mazāk iesaistījās aprīkojuma pārbaudēs vai kuģa organizēšanā, jo tas nebija viņu pienākumos, kas nozīmēja, ka apkope, drošības pārbaudes, apkalpes apmācība un kuģa darbības nepārtrauktība visi cieta. 1987. gada 6. martā, ziemas beigās, Heralds sāk iekraušanu Zēbrigas ostā. Herald. Priekšgala balasta tvertnes tiek piepildītas ar ūdeni, lai nolaistu priekšgalu, kamēr tiek iekrauts klāja kravas nodalījums. Pulksten 17:40 klāja iekraušana ir pabeigta, tāpēc rampu pārceļ uz klāju. Vecākais virsnieks dod rīkojumu izsūknēt balasta tvertni, lai paceltu priekšgalu. Ūdens izsūknēšana un kuģa atgriešana normālā diferentā prasīs vairāk nekā stundu. Piektdienas vakara reiss no Zēbrigas uz Duvru ir diezgan pilns. Daudzi no pasažieriem uz klāja atgriežas Duvrā. Kopējais pasažieru skaits ir 459 cilvēki un 80 apkalpes locekļi. Kopējais cilvēku skaits, kas norādīts kuģa manifestā, ir 539. Ir 81 automašīna, 3 autobusi un 47 kravas automobīļi. Herald ir atļauts pārvadāt kopā 630 personas, ieskaitot apkalpi, tāpēc pasažieru manifests ir kuģa noteiktajās robežās. Taču, saskaitot degvielu, ūdeni, pasažierus un apkalpi, kā arī automašīnu, kravas automobīļu un autobusu svaru, kuģis nedaudz pārsniedz pieļaujamo svaru. Šāda pārslodze ir diezgan izplatīta, un kapteinis pat paziņo krasta vadībai, ka kuģis ir pārslogots. Pēdējam virsniekam uz klāja vajadzēja būt bocmaņa palīgam Markam Stenlijam, un viņa pienākums ir aizvērt priekšgala durvis, pirms tiek atlaistas tauvas. Taču Stenlijs nav uz klāju. Viņš devās uz savu kajīti uz īsu atpūtu pēc tam, kad bija atbrīvojis automašīnu klāju, kad viņi ieradās. Kad ostas stacijas zvans atskan un kuģa tauvas tiek atlaistas, Stenlijs joprojām guļ savā kajītē. Vecākajam virsniekam Leslijam Sabeļam tagad vajadzētu palikt uz klāja, lai pārliecinātos, ka priekšgala durvis ir aizvērtas, vai arī viņa nomaina Stenlijs, atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Bet viņam jānonāk savā ostas postenī uz tiltiņa, tāpēc viņš pamet klāju, kamēr priekšgala durvis joprojām ir atvērtas. Viņš ir pārliecināts, ka bocmaņa palīgs drīz atgriezīsies no savas kajītes. Terence Eilings, pirmais bocmans, ir pēdējais cilvēks uz klāja, bet tā nav viņa atbildība aizvērt durvis. Un viņš nezina, ka vecākais virsnieks ir aizgājis vai ka bocmaņa palīgs nav savā postenī. Stūrmaņa kabīnē kapteinis Deivids Lūrijs, kuģa Herald of Free Enterprise kapteinis, pieņem, ka durvis jau ir aizvērtas. No savas pozīcijas uz tiltiņa viņš nevar redzēt durvis. Stūrmaņa kabīnē nav indikātora lampiņas, kas brīdinātu par problēmu, un vecākais virsnieks Sabels ir tas, kuram jābrīdina, ja ar durvīm ir kāda problēma, bet Sabels neko nemin. Herald apkalpe ir zem spiediena izbraukt nekavējoties. Viņi jau kavējas 5 minūtes no grafika dēļ ilgākas iekraušanas procedūras Zēbrigas ostām un ir spiediens kuģi ātri sagatavot nākamajam reisam. Uzņēmums nosūtīja piezīmi palīgmenedžerim datētu ar 1986. gada 18. augustu, kurā teikts: Jāpieliek visas pūles, lai kuģis iziet jūrā 15 minūtes agrāk. Es sagaidu, ka turpmāk lasīšu, ka kuģis devās prom 15 minūtes pirms grafika. Izdariet spiedienu uz pirmo virsnieku. Ja jums šķiet, ka viņš nerīkojas pietiekami ātri, noskaidrosim situāciju. Iziet no Zēbrigas ar nokavēšanos nav pieļaujams. Mums tas nozīmē 15 minūtes agrāk. Pabeidzot iekraušanas darbus Zēbrigē, Heralds sāk izbraukšanas procedūru. Tas sāk attālināties no 12. piestātnes pulksten 18:05. Tas izbrauc atpakaļgaitā no dokiem, pēc tam pagriežās pa labi pie Kennedy Key gala. Pabeidzot pagriezienu, tas dodās uz ostas izeju ar ātrumu 14 mezgli. Laikapstākļi ir labi, pūš viegls austrumu vējš un ir neliels viļņojums. 18:24. Nedaudz mazāk nekā 20 minūtes pēc dzinēja iedarbināšanas Herald paiet garām ostas ārējam molam. Herald kavējas, un kapteinis Lurijs ir apņēmies atgūt zaudēto laiku. Viņš ignorē kuģa ātruma ierobežojumus, kas novērstu ūdens uzšļakstīšanos pāri priekšgalam. Kamēr kuģa priekšgals ir nolaists, Herald pātrinās no 14 līdz 19 mezgliem.
Kuģa priekšgals, kas jau tā ir zemu ūdenī, iegrimst vēl dziļāk zem ūdenslīnijas. Kā rezultātā priekšgala vilnis kļūst augstāks. Seklā ūdenī kuģis izjūt tā saukto squat efektu. Kad ūdens plūst zem kuģa seklā vietā, tas tiek saspiests šaurākā telpā, un ūdenim pātrinoties rodas zems spiediens, kas vēl vairāk ievelk kuģi uz leju. Prāmja priekšgals ir zemu ūdenī, un iegrimšanas efekts to ievelk vēl dziļāk. Ar atvērtām priekšgala vārtiem ledainais jūras ūdens pārklūst pāri priekšgala lāpstiņai un ieplūst galvenajā klājā. Lielākā daļa kuģu ir sadalīti ūdens necaurlaidīgos nodalījumos, bet tāds ro-ro prāmis kā Herald ir ar transporta līdzekļu klāju, kas ir viena nepārtraukta atvērta telpa. Prāmim pātrinoties, jūras ūdens plūst cauri visam kuģa garumam. Smagais ūdens palielina prāmja svaru, pārsniedzot tā jau tā pārslogotās robežas. Ūdens slānis apludina visu galvenā klāja garumu. Kad prāmis viegli šūpojas no vienas puses uz otru nelielos viļņos, ūdens seko prāmja kustībai. Šo parādību sauc par brīvās virsmas efektu. Jūras ūdens uzkrājas transporta līdzekļu klāja kreisajā pusē, izjaucot prāmja līdzsvaru. Dažu sekundžu laikā prāmis sasvarās 30 grādu leņķī uz kreiso bortu. Tad ūdens nostabilizējas un kuģis vairs nesasvarās tālāk. Kapteinim un apkalpei ir tikai mirklis, lai atvilktu elpu, pirms Herald nedaudz novirzās pa labi zem ūdens svara uz klāja. Tad tas lēnām sasvarās gandrīz 90 grādu leņķī. 18:28 Herald apgāžas uz sēkļa ar labo bortu virs ūdens virsmas. Šis pēkšņais pagrieziens pa labi pēdējos brīžos un apgāšanās uz sēkļa neļauj Herald pilnībā nogrimt dziļajā kanāla vidusdaļā. Šī notikuma secība aizņem mazāk nekā 90 sekundes. Apkalpei nav laika raidīt Mayday izsaukumu, brīdināt pasažierus, nolaist glābšanas laivas vai izdalīt glābšanas vestes. Ūdens ātri pārņem kuģa elektroapgādes sistēmas un izraisa izsavienojumu gan galvenajā, gan avārijas barošanā, atstājot prāmi tumsā. Ir paisums, un Herald atrodas uz kreisā borta, pa pusēji iegremdēts seklā ūdenī, mazāk nekā jūdzit no krasta. Beļģu bagarkuģis Sunderis veids bagarēšanu starp jauno un veco molu. Kanāla rietumu pusē apkalpe pamana, ka Herald pagriežas pa labi, veicot strauju, labo pagriezienu gandrīz perpendikulāri kanālam. Pēc tam tas sasvarās pa kreisi un apgāžās uz savu kreiso sānu, apveloties uz sēkļa. 30 sekundes vēlāk prāmja gaismas pazūd. Sunderis nekavējoties paziņo Zēbrigas ostas kontrolei pa VHF, vienlaikus nosakot kursu uz negadījuma vietu. Viņi ziņo, ka priekšgala durvis izskatās pilnībā atvērtas. Sunderis ir pirmais kuģis, kas ierodās notikuma vietā, un apkalpe nekavējoties sāk meklēt izdzīvojušos uz Herald klāja. Daudzi cilvēki, kas atradās kuģa labajā, jeb augstākajā pusē, spēja izlausties cauri koridoriem un izkļūt uz prāmja sāna. Citi atrodas zem ledus augsta ūdens bez glābšanas vestēm, pilnīgā tumsā. Daži cilvēki spēja uzrāpties drošībā, kamēr citi paliek cīnīties, cenšoties noturēties starp peldošiem gružiem un līķiem. Apkalpes locekļi, kuri izkļūst uz prāmja augšējās puses, saprot, ka kuģī joprojām ir iesprostoti pasažieri. Viņu apmācība vienmēr ir bijusi vērsta uz kuģa evakuāciju, pieņemot, ka būs vismaz 30 minūtes, lai nolaistu glābšanas laivas un droši izkāptu visiem. Apkalpe nav gatava šādai situācijai. Bosmanis Eilings uzņemas atbildību par glābšanas darbu organizēšanu. Apkalpes glābšanas komanda dodas prāmja iekšpusē, lai meklētu pasažierus, kuri joprojām ir iesprostoti. Vēl viena komanda gaida ārpus prāmja, pavada pasažierus uz pagaidu uzturēšanās zonu un palīdz viņiem, kamēr viņi gaida glābēju ierašanos. Pirmā komanda dodas uz tiltiņu, lai pārbaudītu virsniekus, pēc tam viņi dodas cauri pasažieru zonām. Viņi iegūst piekļuvi, izsitot logus kuģa augšpusē, nolaiz virves tumsā zemāk un izvelk pasažierus no ūdens. Jūras temperatūra martā ir gandrīz sasalšanas līmenī, tāpēc viņi sacenšas ar laiku, lai novērstu hipotermiju. Komanda prāmja iekšpusē meklē visus, kas vēl ir dzīvi. Viņiem jādarbojās ātri un jāpieņem lēmums, vai bezsamaņā esošais cilvēks ir miris vai dzīvs. Viņi šķiro ķermeņus, dzīvos pa kreisi, mirušos pa labi. Ik viens, kurš kliedz, saņem palīdzību vispirms. Pārvietojoties pa aplūdušajiem gaitiņiem tumsā, apkalpe dzird savu kolēģu balsis, kas sauc pēc palīdzības. Vienīgais, kas ir vēl sliktāk par šo raudāšanu, ir brīdis, kad balsis apklust.
Glābšanas dienesti ierodas diezgan ātri, taču Heralda apkalpe paliek uz vraka, lai palīdzētu evakuēt vēl dzīvos pasažierus. Apkalpes locekļi turpina strādāt, līdz sabrūk no izsīkuma vai tiek aizvesti prom glābšanas dienestu darbinieku pavadībā. Zēbrigas ostas kontrole izsūta Mayday retranslācijas izsaukumu, lūdzot visus kuģus sniegt palīdzību. Tuvumā esošie prāmji, vilcēji, celtņa barža un daudzi mazie kuģi un zvejas laivas ierodas notikuma vietā. Viņi pārmeklē apkārtni, meklējot izdzīvojušos. Roro kuģis Gabriele Ver nomet enkuru tieši uz rietumiem no vraka un sagatavo helikopteru nolaišanās laukumu uz augšējā klāja. Pēc tam viņi atver pakaļgala rampu, lai uzņemtu cietušos. Beļģijas gaisa spēku helikopteri un jūras spēku nirēji ierodas 19:25. Viņi koordinē glābšanas operāciju, kurā piedalās arī kara flotes kuģi no Anglijas, Nīderlandes un Vācijas. Policija, ugunsdzēsēji un ostas neatliekamās palīdzības dienesti ir gatavībā, lai uzņemtu izdzīvojušos, kad viņus atvedīs krastā. Vesela ātrās palīdzības automašīnu kolonna ir gatava nogādāt izdzīvojušos uz 6 slimnīcām, kas atrodas paaugstinātas gatavības režīmā. Sarkanā krusta brīvprātīgie no visdažādākajām dzīves jomām pulcējas, lai sniegtu atbalstu izdzīvojušajiem un viņu tuviniekiem. Meklēšana turpinās līdz pat agrām rīta stundām. 2:15 naktī, tūlīt pēc bēguma, glābēji sāks sistemātisku vraka pārmeklēšanu. Paisums sāk mainīties. Līdz 2:45 naktī strauji augošais paisums piespiež glābšanas komandu pārtraukt meklēšanu un atsākt to dienas laikā, kad paisums sāks atkāpties. Lielākā daļa upuru, kas joprojām iesprostoti kuģī, mirst no hipotermijas, gandrīz sasaustošajā ūdenī. Neskatoties uz krasta apsardzes, jūras spēku un civiliedzīvotāju glābšanas centieniem, vairāk nekā trešdaļa cilvēku uz klāja neizdzīvo. Dzīvību zaudē 193 cilvēki, tostarp puse no 80 cilvēku lielās apkaupes. Lielākā daļa upuru ir Lielbritānijas pilsoņi. Gandrīz visi mirst no noslīdšanas vai hipotermijas. 1987. gada aprīļa beigās Herald tika atkal uzpeldināts un aizvilkts uz kuģu būvētavu Vlisingenas ostā Nīderlandē. Sākotnēji bija plānots kuģi salabot un atgriezt eksploatācijā, taču pircēju neatrada, tāpēc Herald tika pārdots metāla lūžņos. Townsenda Turistona zīmola apzīmējumi tika pārkrāsoti pirms pēdējā ceļojuma uz metāla lūžņu laukumu Taivānā. 1987. gada oktobrī zvērinātie izmeklēšanā par nāves apstākļiem pieņēma 187 spriedumus par nelikumīgu nogalināšanu. 7 uzņēmumā strādājošie tika apsūdzēti nonāvēšanā rupjas nolaidības dēļ, bet uzņēmums P&O European Ferries tika apsūdzēts korporatīvā nonāvēšanā. Taču lieta sabruka, kad tiesnesis norādīja zvērinātajiem attaisnot uzņēmumu un 5 augstākā ranga apsūdzētos. Tirzniecības kuģošanas likums no 1979. gada nosaka, ka nav pārkāpums, ja roro prāmis dodas jūrā ar atvērtiem priekšgala vārtiem. Kopš tā laika vairāki šāda tipa kuģu konstrukcijas uzlabojumi ir iekļauti noteikumos. Priekšgalā esošie indikātori rāda, vai priekšdurvis ir atvērtas. Kuģa priekšgalā ir uzstādīts ūdens necaurlaidīgas rampas un ūdens novadīšanas klapes, kas ļauj ūdenim izplūst no transporta līdzekļu klāja. 1990. gadā noteikumi par attālumu starp transporta līdzekļu klāju un ūdens līniju tika palielināti no 76 cm līdz 125 cm visiem jaunajiem roro tipa kuģiem. Dažiem kuģiem priekšdurvju konfigurācija ir pilnībā noņemta un tiek izmantots tikai pakaļgala durvju risinājums. Ir spēkā jauni Starptautiskās jūrniecības organizācijas noteikumi, kas aizliedz atvērtu, nedalītu klāju šāda garuma pasažieru roro kuģiem. Abi Herald māsas kuģi darbojās gandrīz 2 desmitgades pirms tās tika izņemtas no eksploatācijas un sagrieztas metāla lūžņos 2012. un 2015. gadā. Lai noskatītos vēl vienu katastrofu, noklikšķiniet uz video, kas tagad redzams ekrānā.